Vēlēšana apvienība ir iesniegusi savu šo īso programmu citā veidolā. Mēs runājam tikai par tām vērtībām šajā visīsākajā programmas daļā. Mēs runājam tikai par tām vērtībām, kuru dēļ Vēlēšana apvienība un tās cilvēki ir kopā nākuši. Par labu Latviju piedāvā sekojošu pieeju. Obligātā šī minimālā programma, kas ir iesniegta Centrālajā vēlēšana komisijā un kura balstās mūsu 10 baušļos, kas ir arī jums aiz muguras. Tur ir redzams viņu uz sienas visi uzrakstīti. Šeit viņi ir uz ekrānu. Tad ir apmēram 60,000 zīmju programma, kura atverās ar šo elektronisko saiti. Kas ir tas atšķirīgais? Kāpēc es par to tā arī runāju? Šī pieeja un šī programma nav domāta uzrakstīt biezā grāmatā un nolikt plauktā, lai viņa apput. Lielākā daļa programmu, diemžēl, to mēs redzam, ik pa laikam pārvērtījot partiju padarīto, ir nostāvējuši plauktā un pa daudz ko ir aizmirst. Mēs negribētu to pieļaut. Mēs vispirmām kārtām gribētu disciplinēt paši sevi. Mēs gribētu visvairāk iesaistīt arī mūsu atbalstītājus, biedrus, mūsu cilvēkus, lai šī programma visu laiku dzīvo. Tādēļ viņa tiek veidota tālāk. Jūs droši vien lielākā daļa esat pazīstami ar Wikipēdijas principu, pēc Wikipēdijas principu. Tas ir tā kā atvērtā publiskā enciklopēdija. Tas ir mūsu piedāvājums, balstīsies uz to, ka šī programma dzīvos katru dienu. Katrs, kam būs racionāls priekšlikums, kurš balstās mūsu 10 šajos, ja tā var teikt, pamatvērtībās vai mūsu 10 baušļos, tiek aicināts iesūtīt savu priekšlikumu, diskutēt par viņu, un redakcijas komisija, kurā, protams, liela daļa būs akadēmiski, ļoti spēcīgi cilvēki, akadēmiski izglītot cilvēki, kā redakcijas komisija, vai nu akceptēs, un tas virzīsies ar valdes akceptu tālāk programmas daļā, vai nē. Bet tā ir tā gala, tā ir tā versija, pie kura vēl darbs, es gribētu teikt, norit, un ne tuvu nav beidzies, jo viņš nekad nebeigsies. Wikipēdija vienmēr būs dzīva. Tautas Vēlēšana apvienības par labu Latviju programma dzīvos vienmēr. Zīmju programmā nav iespējams ielikt tos galvenos punktus un priekšlikumus, kas ir jādara Latvijas politiķiem, lai valsts attīstītos pareizi. Un mēģināt kaut kādā veidā saspiest un kārtējā birokrātiskā procedūra, kas ierobežo normāli izklāstīt savu redzējumu, ir bijis arī kā klupšanas akmens ļoti daudziem skaidri paskaidrot vēlētājiem, ko tad vēlētāji grib izdarīt. Un es domāju, ka šis priekšlikums, ar kuru mēs nākam nākotnē, tiks izmantots no visiem politiskajiem spēkiem, jo es domāju, ka katram politiskam spēkam ir daudz vairāk ko teikt nekā tas, ko ļauj 4000 zīmju programmu. Un tieši tāpēc mēs šodien mainām šos spēles noteikumus, kuri nākotnē noteikti būs spēles noteikumi visā Latvijas politikā, ka programmām ir jābūt daudz nopietnākām, nevis tikai uzrakstītām uz vienas lapeles ar 4000 zīmēm. Tālāk, ja mēs runājam par to, vai šo programmu mēs plānojam realizēt pēc 2. oktobra, tad, kad mēs uzvarēsim nākamajās vēlēšanās, tad es varu teikt to, ka daudz ko mēs esam sākuši darīt jau šodien.